Piektdien, 12. aprīlī, tika atklāta Kurzemē lielākā bērnu atrakciju vieta Sapņu zeme. Un jā, patiesi, Kurzemē tik lielu atpūtas vietu bērniem mēs nebijām līdz šim apmeklējuši. Atklāšanas diena bija īpaša ar to, ka tajā ciemojās animators Binks. Sapņu zemē var iegādāties dažādas lietas savai dzimšanas dienas ballītei, kā arī dažādi nāšķi, ko iespējams nebūs redzējis pat savā veikalā. Ar izcenojumiem var iepazīties viņu Facebook mājaslapā, taču 3+ kartes dalībniekiem ir arī atlaides. Pirmais, kas bērns noteikti piesaistīt, bija šie batuti, tāpat kā blakus esošais kluču baseins. Ar atdalītu zonu ir speciāla vieta tiem, kas vēlas savas dzimšanas dienas svinēt šeit. Mans mazākais bērns no visa pavadītā laika visilgāk pavadīja tieši šajā vietā. Tā ir mājiņa, kurā tu vari darboties un iejusties pavāra lomā. Vēlāk, protams, mudināja arī apskatīt citas vietas. Īpaši mīļa vieta bija tieši maziem bērniem paredzētā spēļu zona, jo tur bija liela izmēra tutas, lapsa un feneks. Taču paskatieties uz šiem kvalitatīvajām rotaļlietām, kurš bērns gan negribētu tajās spēlēties. Tālāk apskatīsim arī, ko darīt lielākiem bērniem. Tur ir izbūvēta liela spēļu kāpelēšanas zona, kurā mazākiem bērniem noteikti būs nepieciešama palīdzība. Taču lielākiem bērniem noteikti lieliska vieta, kur izlikt savu enerģiju. Šeit mans meitenes jūs izved mazā apskatā pa iekšējo spēļu zonu. Vieta ir ļoti plaša, kā maziem, tā lieliem būs ko šeit darīt. Turklāt viena vieta, ko neiefilmēju, ir zona vecākiem, kurā tie var mierīgi pavadīt laiku, dzerot kafiju vai našķojoties ar kādiem gardumiem. Un vēl. Vieta, kuru mēs nokavējām vai nepamanījām, bija šī lipekļu siena, kurā atsparoties tu pielīvi pie sienas. Ak jā, kas man likās mīlīgi, ir šī neuzkrītošā vieta ar divāniņu un Baby Bjorn krēsliņu mazākajiem. Kopumā mēs šeit pavadījām 1 stundu, un es nemelošu, ja es teikšu to, ka ar to bija par maz. Man patīk saviem bērniem atstāt mazuma piegaršu, lai nākotnē atgriežoties, tu gribētu nākt vēl šeit. Un tā kā mums paveicās, ka mēs bijām atnākuši tieši uz atklāšanu, tad mēs varējām baudīt kūku un dzērienus bez maksas. Novēlam daudz apmeklētājus īpašniekiem un pārējiem iesakam šo vietu. Nekavējies, brauc ciemos. Kā garšo? Labi. Jā, tā visforšākā vieta pasaulē.